Tad mēs šodien atbraucām ciemos, jā? Jā, parādīsim, ko uz ofēru un šādiem līdzīgiem griliem un domsvītru ugunskura vietām var pagatavot, kas tur ir forši. Sveiki, labdien, labvakar, labrīt! Atkarīgs no tā, kurā diennakts laikā jūs mums skatāties. Šoreiz Grills LV radošā komanda ir izbraukusi, jeb atbraukusi uz Rīgu, Sportiela 2. Mēs esam pie Jura Titova Grillhouse veikals. Čau, Juri! Čau! Mēs esam šeit kāpēc, lai klātienē pie speciālista apspriestu, aprunātu un iepazītu, respektīvi vairāk stāstīs Juris. Mēs kā draudzības vadīti esam šeit, un šo to Juris arī pagatavos. Kas ir šī uzparīgs mums aiz muguras? Tātad tas ir ugunskurs, panna un grills vienlaicīgi. Kolosāli šķēle tādiem tusiņiem, saliedēšanas pasākumiem. Jā. Gribu uzreiz piebilst, ka tas nav īsti tiem cilvēkiem, kas grib nopirkt savai draudzenei grilu, kur viņi varēs pastaipīt šurp tur Somiņā. Šeit ir vajadzīgi 3 vīri. Nu, es zinu, ka pa 2 arī stiepuri. Te viņus var apskatīt, patāstīt, un es saprotu, pie tevis arī iegādāties. Var arī iegādāties, bet te var iegādāties vēl ļoti daudz ko. Šito te dāmas un kungi es šodien atvedu savu līdzi, un cienītais Jurkungs mums pagatavos viens teiciņu drīzā laikā. Šī ir ļoti svarīga daļa steiku sagatavošanā, ir jānoņem nost viss tas liekais mitrums, un tad viņš liek nesprakšķēs un netaisīs visādas brīnums. Višņiem marinēsim. Steika pols ir ieradusies, un mēs iegūsim brīnišķīgi garoziņu no vienas puses, un starp citu šeit šajā gaismā var beidzot redzēt to garozi tā, kā viņi izskatās. Tā, tikmēr atgriežam. Tas jau pagaidām. Es mājās rauju no pannas nost pie 46, un tad apmēram tajā brīdī, kad viņš ir pastāvējis, viņš pēdējā mirklī ir 58, pēc 9, tas tāds knaps mediums. Bet tu teici, ka mēs ņemsim bišķiņu vairāk, jā? Pie 50 ņemsim. Obligāti ir vienmēr jāļauj steikam atpūsties, jo viņš vēl turpina gatavoties, un tāpēc arī bieži vien amatieriem sanāk ļoti pārcēts. Brīnišķīgs, redzat, šis brīnišķīgais rozā tonīts. Kā to var nemīlēt? Jā, kā Juris viņu sauc pa bārbītoni. Bārbītoni. Es nezinu, vai tā sauc. Šo es ņemšu. Jā. Paldies jums. Tu man beidz filmēt, jā? Daudzi teiks, ko tu dari, bet Dindim barbekju mērķis, nu pamēģina tak, nu. Jo viņš pat nebojā steiku, tas Dindim barbekju. Tiešām viņi tā sabalansēt uztaisījuši ļoti. Ja godīgi, nezinātais nepateiktu, tu varētu viņu pašā pēdējā brīdī apsmērēt, divreiz apmest riņķī, un viņš garšotu tieši tā kā es zinu, ka var nopirkt visāds barbekju ribiņas veikalos, kas jau ir kā gatavs. Ar šito mērķi viņas garšo tieši tā kā tās veikala ribiņas. Ja jums patīk tās veikala ribiņas, šitas te ir tas, kā jūs varat dabūt viņas gatavs. Nu kaut kā tā. Jo tas ir grills, kurš nekad neatdziest, ieskaties, tiesa, ko